Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šajā dienā mēs pārdomāsim Dieva vārdus no Mateja evaņģēlija 11. nodaļas. Jānis Kristītājs, atrastamies ieslodzījumā, dzirdēja par Kristus darbiem un nosūtījis pie viņa savus mācekļus, lika viņam jautāt: vai tu esi tas, kam jānāk, vai mums kāds cits ir jāgaida? Jēzus tiem atbildēja: ejiet un sakiet Jānim visu, ko dzirdat un redzat. Akli redz, kropli staigā, spitālīgi top šķīstīti un kurli dzird, mirušie augšām ceļas un nabagiem tiek sludināta prieka vēsts. Un laimīgs ik viens, kas manis dēļ neapgrēcinās. Āmen. Mīļais Kungs un Dievs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu dāvanu. Mēs izlūdzamies, lai Tu mums katram dāvini Tavu svētā gara spēku, kas spēj satvert Tavus vārdus, kuri spēj mūs pasargāt patiesā ticībā uz mūžīgo dzīvošanu. Svētī Dievs mūsu Tavu vārdu patiesībā, jo Tavs vārds ir un paliek mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Svētīties. Šīs dienas lasījumā no jaunās derības jūs dzirdējāt šos nozīmīgos vēlējuma vārdus. Ieklausieties tajos vēlreiz. Lai cerības Dievs jūs piepilda ar prieku un mieru ticībā, un jūs svētā gara spēkā kļūtu pārpilni šajā cerībā. Visa laba vēlējumi jau ir laba lieta. Vēlējumus citi sniedz mums, un mēs sniedzam tos citiem. Mēs vēlam izturību, veselību, pacietību, mīlestību, prieku, mieru un daudzas citas lietas. Bet citreiz bēdu un problēmu sagraustam draugam, draudzenei, ticības brālim vai māsai, vai kādam citam sev tuvam cilvēkam mēs sakām: turies. Bet šis vārdiņš, šis pamudinājums turies ļoti prasa pēc papildus jautājuma. Nu labi, turies, bet pie kā? Ja esmu pakritis bez spēka, vai pietiek, ka man saka: turies? Ja veselība brūk un jūk, vai pietiek ar pamudinājumu: turies? Šis vārdiņš turies ir labs vārds, bet tas ir tikai trauks, kas var tikt piepildīts. Vai arī varbūt tā ir kā roka, kas var tikt satvērta. Tāpēc vismaz man tā izklausās, ka viens pats vārdiņš turies ir tikai tukšs trauks, kas tā īsti nespēja palīdzēt. No tukšiem traukiem mēs paēst nevaram, un no tukšām krūzēm slāpes veldzēt nespējam. Ja es paņemu rokās tukšu trauku, tad vienīgais, pie kā es varu turēties, ir mans izsalkums. Līdz ar to šeit ir jautājums par saturu. Ja arī sakām šo vēlējumu turēties, tad būtu labi trauku neatstāt tukšu, bet norādīt, pie kā turēties. Tā kā esam kristieši, tad šeit labs pamudinājums būtu turēties pie Kristus, turies pie Jēzus. Jā, ja turamies pie Viņa, tad spējam piecelties, spējam saņemties un dzīvot tālāk. Spējam gūt mieru un prieku. Bet šeit man kā mācītājiem un Dieva vārdu kalpam ir jādomā tālāk. Man ir jādomā par nespēka spektra galējo malu, par pašiem nespēcīgākajiem,
vājākajiem, kuriem nelīdz vārdiņš turies. Un varbūt viņi ir tik vāji, ka viņiem pat īsti nelīdz ārēji dievbijīgais turies pie Kristus. Bet kas tad der pašiem nespēcīgākajiem, kas neko nespēj darīt? Mums dievbijīgais pamudinājums turies pie Kristus ir jāgriež otrādāk, un mūsu kungs Jēzus ir jāliek centrā un jāsaka: Kristus tevi tur. Nevis sakasi savus pēdējos spēkus un ņem no tā, kas tev nav, bet zini, ka arī tur, tavā dzīves zemākajā brīdī, Kristus tevi tur. Tādu labu šīs domas izskaidrojumu es atradu Bo-Gīrca grāmatā Dieva āmurs. Tur kādā stāstā mums tiek pavēstīts par mācītāju, kas dodas steidzamā mājapmeklējumā pie kāda ļoti slima, mirstoša vīra. Viņš ierodas pie viņa mājās, kur sastop mirstošā vīra meitu. Un tad lasām: Tēvs allaž ir bijis tik labs, sacīja raudošā meita. Es, protams, zinu, ka tagad viņam būs labāk, taču ir tik grūti no viņa šķirties. Kad es šeit ierados, pēc brīža viņa turpināja, es viņam vaicāju: vai tu tagad domā par Jēzu? Viņš atbildēja: es nespēju, Lena, es vairs nespēju domāt, bet es zinu, ka Jēzus domā par mani. Viņa atkal ieraudājās. Mācītājs sēdēja un neteica ne vārda. Patiesība, ka Jēzus domā par slimo vīru, viņam šķita kā mierinošs pilvens, uz kura nolikt galvu nāves stundā. Kad vārdiņš turies tiek pagriezts pareizā virzienā un tiek ielikts Jēzus rokās, tas sniedz mums neizsakāmu mierinājumu. Jo šeit tad vairs nav nekā no tādām mums neiespējamām lietām, jo pats neiespējamo lietu Dievs nāk pie mums, ņem mums savās rokās un nes. Mēs iesākām šīs dienas pārdomas ar apustuļa Pāvila vārdiem: lai cerības Dievs jūs piepilda ar prieku un mieru ticībā, un jūs svētā gara spēkā kļūtu pārpilni šajā cerībā. Mūsu cerības Dievs, kas mūs piepilda ar prieku un mieru, ir tas pats Dievs, kas nāk pie mums. Un mums šeit arī ir jāpamana Pāvila valoda. Viņš nesaka: tagad saņemieties un dariet kaut ko dievbijīgu, lai piepildītos ar prieku un mieru. Nē, Pāvils runā par cerības Dievu, par aktīvu Dievu, kas redz tukšus traukus un tukšas rokas, un kas pats grib tās piepildīt ar prieku un mieru ticībā. Šajā ticībā un paļāvībā, ka mums ir Dievs, kas dara, nevis tikai apsola un neko nedara. Bet mūsu Dievs ir uzticams. Viņa vārdi un apsolījumi ir uzticami. Tie dāvina mums svētā gara spēku kļūt pārpilniem ar kristīgo cerību. Un šajā cerībā neviens vājais netiek aizmirsts un atstāts novārtā. Bet problēmas bieži vien sākas ar šo spēka spektra otru galu, ar šiem spēcīgajiem, dievbijīgajiem, kuri visu spēj paši, un pat ja tie krīt, un viss viņu dzīvēs jūk un brūk, tāpat tie mēģina sevi aiz kurpa šņoriem pacelt debesīs. Un es šeit nerunāju par to, ka mums tad vispār dzīves priekšā būtu jāpadodas. Runa, mīļie, nav par dzīvi. Runa ir par Dievu. Mums ir jāpadodas viņa priekšā un jāļauj Dievam būt Dievam.
Tādējādi tikt galā ar dzīvi nozīmē ļaut Dievam būt Dievam. Bet ļaut Dievam būt Dievam, tas nozīmē dzīvot ar tukšām rokām, lai visu savai dzīvē nepieciešamo mēs saņemtu no Viņa. Šīs dienas evaņģēlija tekstā lasām: Jānis Kristītājs, atrastamies ieslodzījumā, dzirdēja par Kristus darbiem un nosūtījis pie viņa savus mācekļus, lika viņam jautāt: vai tu esi tas, kam jānāk, vai mums kāds cits ir jāgaida? Jēzus tiem atbildēja: ejiet un sakiet Jānim visu, ko dzirdat un redzat. Akli redz, kropli staigā, spitālīgi top šķīstīti un kurli dzird. Mirušie augšām ceļas un nabagiem tiek sludināta prieka vēsts. Jēzus Jāņa Kristītāja mācekļiem norāda uz to, ko viņš dara. Akli top redzīgi, kroplie staigā, spitālīgie top šķīstīti, kurli dzird. Mirušie tiek augšām celti un nabagiem tiek sludināta prieka vēsts. Un atkal, par kādiem cilvēkiem šeit tiek runāts? Vai par varenajiem, spējīgajiem, spēcīgajiem, tie, kuri māca ar savu dzīvi un sevi tikt galā? Vai par tādiem, kas spēj sev palīdzēt? Akli, kropli, spitālīgi, kurli, pat mirušie ir tie, kuri spēka spektrā dzīvo pašā malā. Tiem nav nekādu resursu, lai sev palīdzētu, tāpēc viņi ir cerības Dieva pamanīti, iemīlēti, uzrunāti, stiprināti un dziedināti. Un tad kungs Jēzus runā par vēl kādas kategorijas cilvēkiem. Nabagiem tiek sludināta prieka vēsts. Bet runa jau šeit nav par naudu vai mantu. Jā, protams, ja pasaulē sludinātu šādu prieka vēsti, ka visi hipotekārie kredīti tiek nolīdzināti un nevienam parāda piedzinēji pakaļ nestaigās. Ja tāda būtu vēsts, tad daudzi priecātos. Bet Jēzus toreiz un mūsdienās nesludina šādu pasaulīgu prieka vēsti. Jēzus nekalpo naudai un mantai, bet tikai šiem nabagiem, garā nabagiem, par kuriem viņš reiz sacīja: laimīgi garā nabagie, jo viņiem pieder debesu valstība. Šie garā nabagie ir tieši šie nespēka cilvēki, kuri ir ievākušies uz dzīvi savas dzīves zemākajā ielajā. Tie ir tie, kuri saprot, ka nespēj sev palīdzēt. Viņi nav garīguma milži, kuriem viss vienmēr izdodas. Viņi pat nav tie, kuri regulāri lasa Bībeli, skaita lūkšanas un regulāri apmeklē dievkalpojumus. Garā nabagie saka vienkārši ticības apliecību: es nezinu, vai es pareizi lūdzu Dievu, bet es zinu, ka Jēzus ir aizlūdzis par mani. Es nezinu, vai spēšu turēties, bet es zinu, ka Jēzus mani tur. Viņš ir tas, kas mani nes. Lūkšanas, dievkalpojumi un Bībeles lasīšana ir laba lieta. Lūdzu, nepārprotiet mani. Piedodiet, es tiešām būtu traks, ja es sacītu, ka tā nav. Bet es gribu Jēzu likt visa centrā un sacīt, ka viņu pulcējas garā nabagie, kuri priecājas par pasaulē labāko vēsti, jo viņiem pašiem nav ko piedāvāt. Un tieši tāpēc, ka man nav nekā, es lūdzu Dievu, lai viņš spēj kaut ko darīt, lai viņš dara. Un viņš arī dara daudz vairāk par visu, ko es lūdzu un saprotu.
Es lasu Bībeli un pildu savu sirds trauku ar viņa apsolījumiem, jo ikdienā dažkārt jāsastopas ar daudziem neizprotamiem notikumiem. Es nāku uz dievkalpojumu tieši tāpēc, ka šeit Jēzus apdāvina garā nabagos. Un tā mēs atkal nonākam pie Dieva valstības paradoksa. Ja man ir, tad man nav. Ja man nav, tad man ir. Mēs neturamies pie sevis. Un mēs pat īsti neturamies pie Kristus. Viss ir otrādāk. Viņš nāk pie mums. Viņš mūs meklē. Viņš mūs atrod. Viņš mūs pieceļ. Viņš mūs dziedina. Viņš mūs stiprina. Viņš mūs nes un arī iznesīs cauri visai mūsu dzīvei. Viņš ir tas, kas mūs tur. Un viņam mēs sakām slavu un pateicību mūžīgi. Āmen.